Sveicināti! Šajā video apskatīsim, kā funkcionē uzlabotais e-grāmatu lasīšanas skats. Lai to izdarītu, dodamies uz sadaļu e-grāmatas. Piemēram, apskatīsim ķīmijas mācību grāmatu 11. klasē. Un, lai to būtu vieglāk atrast, izmantošu filtrus. Atverot konkrēto e-grāmatu, man redzams satura rādītājs, kurā varu atrast sev interesējošo nodaļu un to atvērt. Pēc nodaļas atvēršanas satura rādītājs tiek attēlots lapas kreisajā malā, un varam to brīvi paslēpt vai atkal atvērt. Tagad apskatīsim, kādas tad ir funkcionalitātes iespējas e-grāmatu lasītājā. Šeit mēs varam ierakstīt sev interesējušu lapas pusi, mācību grāmatā vai konkrēti redzēt, kurā lapas pusē pašlaik atrodamies. Ar plusu un mīnusu iespējams palielināt vai samazināt lapas izmēru. Kā arī iespējams to izdarīt pret loga augstumu vai platumu. Pavisam jauna funkcionalitāte ir iespēja izvēlēties skatīt grāmatas atvērumu, kas ir ļoti noderīgi ikdienas darbā, jo nereti grāmatas autori iekļāvuši svarīgu informāciju abās atvērumu lapās. Piemēram, definīcijas skaidrojumu vienā, bet uzdevums otrā lapā. Šī funkcionalitāte ļaus ērtāk pārskatīt un mācīt no grāmatas digitālā formātā. Mums ir svarīgi, lai mācību procesā būtu pēc iespējas mazāk traucēkļu. Tāpēc pēdējā jaunā funkcionalitāte ir iespēja katru mācību grāmatu skatīt pilnā ekrānā, ko var izdarīt spiežot uz pogas labajā malā. Pilnekrāna režīmā joprojām var pārvietoties pa grāmatas lapām, skatīt vienu lapu vai atvērumu. Pilnekrāna režīmu var izslēgt līdzīgi kā prezentācija, uzbraucot lapas augšu un spiežot uz X vai arī ar Escape pogu uz tastatūras. Šī ir arī visa funkcionalitāte, ko vēlējāmies parādīt video. Ceram, ka tā būs noderīga ikdienas darbam. Uz tikšanos Somā!